Jeremijas grāmatā 17:9 ir rakstīts, ka sirds ir melīga un viltīga pāri visam. Kas to spēj izprast un izdibināt? Tad iedomājies vis tādu melīgāko cilvēku, kāds tas varētu būt, ka viņš melo par visu, viņam tik ļoti labi sanāk. Iedomājies, ka tavs sirds ir daudz pārāka par to. Un tur tā doma ir, ka kas to spēj izprast, ka neviens pats nespēja izprast to, nespēja izdibināt šos melus. Un interesanti, ko mums pasaule māca, vai ne? Tikai uzticies sev, seko savai sirdī, sekoja savām iegribām, savām vēlmēm un dari. Bet Bībele saka tieši pretējo: neuzticies sev, uzticies Dievam. Jo kad mēs kļūdamies un grēkojam, ko mūsu sirds, mūsu domas saka mums? Bāc, saņemies, taču kā tā varēja? Dari labāk, esi disciplinētāks, centies vairāk. Tu nemīli pietiekam Dievu, mīli Dievu vairāk, mīli cilvēks vairāk, tu varbūt neesi pārglābts. Tātad uzticoties šīm domām un cenšoties pats mīlēt vairāk Dievu un vairāk cilvēkus un mazāk grēkot, īsnībā mēs vienkārši esam lepni, vai ne? Jo mēs domājam, ka mēs savā spēkā varam darīt šīs lietas. Bet, kad mums Bībele jau ir konkrēti atklājusi, ka mēs to nespējam, tad šī ir tā labā ziņa, vai ne? Kas arī mani pilnībā atbrīvoja. Ka Dievs jau zina, un Bībele par to runā, ka mēs nevaram. Tāpēc arī Jēzus nāca šeit virs zemes un atdeva savu dzīvi par mums un uzvarēja šo grēcīgo miesu, šo nāvi, lai atbrīvotu mūs no šiem meliem un varētu būt labs caur mums. Tātad mums nav jācenšas būt labākie, mīlēt citus, bet tieši jāatzīst pazemībā, ka mēs nespējam un jāiet pie Dieva, pie Jēzus un jātic un jāļaujas, lai viņš atjauno mūsu prātu un var mīlēt un darīt šīs lietas caur mums. Jo ja mūsu ticība strādā tikai tad, kad mēs esam disciplinēti, motivēti un spēcīgi, tad šī ticība nav balstīta uz žēlstību, bet gan uz mūsu sniegumu.